bija aizmirsis nospiest rekordpogu. Wow, classic mistake. Labi, šajā video klipā mēs runāsim par anime rekomendācijām. Pirmā rekomendācija būs Orb of the Movements of the Earth. Šī anime kaut kāda 15. gadsimts Polija, kaut kas tam līdzīgs. Un baznīcas un visi šitie katoļi, kristīgie mēģina atturēt cilvēkus no zināšanām, un viņi uzspiež savus viedokļus viņiem. Kāds atrunājas, piemēram, tad viņš uzreiz tiek, viegli sakot, nogalināt. Bet šī anime galvenie varoņi ir diezgan droši to, ka viņus neuzķers, un viņi tomēr mēģina iemācīties visu to informāciju, ko no viņiem slēpj. Bet jā, šo anime es ļoti rekomendēju. Manā listā viņš ir 10 no 10 tīli. Nākošā rekomendācija būs Violet Evergarden. Viņš tāds romantisks anime ar drāmu, ar visu. Šī anime ir galvenā varone, kas bija karā. Viņa aizgāja projām no kara un viņai pateica, sāc dzīvot normālu dzīvi. Lai viņai tas likās diezgan problemātiski dzīvot normālu dzīvi, jo viņa nekad to nav darījusi. Viņa uzzima kara laukā un beigās pazaudēja savu rokas. Viņai palika mehāniskās rokas, un ar tām mehāniskajām rokām viņa aizgāja strādāt par cilvēku, kas raksta vēstules. Bet viņai prāts tā kā nebija īstais priekš tā. Viņa, piemēram, rakstīja straight up to, ko cilvēki negrib dzirdēt, to, ko viņi grib paslēpt no pretējā cilvēka, sūtot vēstuli. Jo tomēr daudz tajā laikā nemācēja rakstīt, nelasīt, neko tam līdzīgi. Bet, jā, jebkuram iesaku tā paskatīties, galvenais līdz beigām noskatīties, kaut viņš arī tāda bišķi sirdī graužās stāsts, bet viņš ir ļoti patīkams, noskaties viņu visu un paliec priecīgs vienkārši beigās. Nākošā rekomendācija būs No Game No Life. Nav spēles, nav dzīves. Tātad šī anime ir divi gameri, kuriem nicknames ir tukšums, blank, vienkārši bez nickname spēlē. Es arī dažreiz jau tādas nicknames liku spēlēs. Bet, viegli sakot, viņi bija tik labi, ka viņus izaicināja dievs spēlēt. Ja nemaldos, viņi zaudēja dievam. Vai uzvarēja? Es godīgi neatceros jau vairāk. Pēc tā viņus abas divas aizsūta, viņu un viņa māsu aizsūta uz citu pasauli, un tajā citā pasaulē viss notiek cauri spēlēm. Azartspēlēm, parastām spēlēm, vienalga kādām, galvenais, ka tās ir spēles. Ja tās nav spēles, viņi neko citu baigi nevar izrisināt. Tur, piemēram, karaļa valstī var pārņemt tikai, ja tu esi labākais spēlētājs, un tu uz kāms triks spēlē uz savu dzīvību. Bet, jā, šīs man arī 10 no 10 ieliks, jo tas ir mans mīļākais anime, viens no mīļākajiem, jo man ir vairāki mīļākiem. Labi, nākošais anime būs Log Horizon, un šīs anime ir basically cilvēki tik iemesti iekšā spēlē, un viņiem ir jāizdzīvo. Galvenais varonis ir ļoti labs stratēģis, kurš ar visiem pārējiem domā, kā tikt projām no šīs pasaules un tikt atpakaļ uz īsto pasauli. Bet tas, protams, nebūs tik viegli, tāpēc arī šīs anime ir diezgan populārs, jo viņš ir uztaisīts ļoti tuvu realitātei. Un es domāju, ar to jums pagaidām pietiks. Priekš pirmā videoklipā rekomendācijām, ja jums gribās vairāk anime, kaut kāds noteikts žanrs, tad droši sakiet komentāros. Vai, ja esat redzējuši kādu no šiem anime, iemetat komentārā, kurš no jums patika, kāpēc jums viņš patika, un jā, vienkārši gribas pakomunicēt ar anime faniem no Latvijas. Jā, peace, jauka diena!